ķirbis tā ir lielākā oga pasaulē vispār. Kāpēc to sauc par ogu, nevis par dārzu? Tāpēc, kad viņi ir iesākuši saukt, un neviens pat īsti nezina, no kuriem laikiem un kurā gadsimtā tas vispār ir noticis. Jo ķirbi kā oga jau audzēja jau dažus tūkstošus gadus pirms Kristus. Sen. Vai ķirbis ir veselīgs? Ķirbis ir pat ļoti veselīgs. Visām paudzēm un arī maziem bērniem un lieliem bērniem un pavisam maziem bērniem. Kādiem nolūkiem to izmanto? Ķirbi vāra zupas, vāra dažādas putriņas taisa, sulas taisa, salātus, visādi piedevus dažādiem ēdieniem. Vai visi ķirbi ir ēdami? Ķirbi ēdam visi. Visi lielie un mazie un pavisam maziņi. Un tas, cik ķirbju veidu, to pat neviens nezina. Mums šeit ir pār pa 120, 130 veidi, bet cik vispār ķirbju, to pat ļoti labi ēd. Zoodārzā vai ne? Kādā krāsā? Jebkādā. Visādās krāsās. Un šeit redzēt visu krāsu spektru un visu krāsu gammas ķirbjiem. Sarkanos es neesmu vēl redzējusi. Te ir rozā, te ir sarkani, te ir dzelkani un zaļi un zilgani un formas. Ilgi svētā veidā to var uzglabāt. Ķirbi var uzglabāt pusgadu, gadu, pat 2 gadus var glabāt. Jo mums ķirbis stāv augšā uz ledus kā gadu un 6 mēnešus. Jā, mierīgi. Un nekas viņam nenotiek. Vai atceltās ķirbis nezaudē vitamīnus? Nē, pavisam ne. Ķirbim vitamīni saglabājās ļoti ilgi. Kāpēc laikapstākļi tādās augas? Ķirbim vajadzīgi ir, tā kā šogad bija ļoti slikti laika apstākļi. Lietus lija, vēss, saules bija maz un ķirbi slikti auga. Jā, kabaču, bet daudz ķirbi. Pagājušajā gadā bija saule, karsts bija, un tāpēc arī ķirbi izauga. Vai ir izturīgi pret slimībām? Ja labs laiks un silta saulīti, tad ķirbis vispār neslimo. Bet šogad ļoti spēcīgi slimo ķirbi, jo lietus līst un nepatīkam ķirbim tas ir. Nu? Vai ir kādi kaitēkļi, kas ķirbis apdraud? Praktiski jau kaitēkļi ķirbim ir ļoti maz, jo ķirbis jau tāds īpatnējs augsts, ko kaitēkļi nevisai iecienījuši. Kāpēc dārpi negrauž ķirbi? Viņam ķirbim ir aizsargvielas. Tāds, kas tārpim neiet pie dūšas nemaz. Tās aizsargvielas ir mizā? Viņa mizā un pašā sulā ir. cik apaļi var būt ķirbi? Apaļi? Vai ķirbi var būt milzīgi lieli. Tagad izaudzēts ir Kalifornijas štatā pār pa tonu ķirbis. Kāds ir ķirbja rekordsvars? Rekordsvars pagājušajā gadā bija tuvu pie 900 kg. Šogad jau ir tonna un 100 kg. Krūti tonna? Jā. Ļoti daudz. Nu, ļoti Kurš te izaudzēja tonu? Kalifornijas štatā ir. Jā. Vai arī kāda ir radusies mākslīgā veidā? Ķirbis? Ķirbi jau šķirnes mākslīgā veidā neko nevar. To tikai apputekšņojot un nodarbojoties ar ļoti lielu selekcijas darbu var izveidot jaunas šķirnes. Vai ir sastopami arī daudzgadīgi ķirbji vai tos sēž katru gadu no jauna?
ķirbis sēja katru gadu no jauna. Sēkliņas jāiegūst. Pilnīgi pareizi. Kā tad? Ķirbis nav daudzgadīgs. Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai no sēklas izaugtu gatavs ķirbis? Apmēram 4 mēneši. Jo pavasarī, cik agrāk iestāda to sēkliņu, viņi jāaudzē praktiski, ja grib labu, lielu ķirbi izaudzēt. Veselu vasaru pa mazu. Jā, bet mēs Agri pavasarī jāiestāda. No aprīļa līdz septembrim audzējām ķirbi. Līdz pat oktobrim. Nebija. Vai tāds drusciņ lielāks. Jā. Ķirbi mums pietiek ar Tu dažiem jau visu ķirbiem. pajautāji? Jā, 15 čaukāni. Tik daudz bija. Tik ātri. Un kāda zeme vajadzīga ķirbim? Ķirbim vajadzīga ļoti laba ģirdēna mēslot zeme. Viņam var kompostu iepriekšējo gadus, visādi lapas, visādi gružus savākt un pavasarī pievienot kūtsmēslus un stādīt tais kompostā ķirbu, un tad ķirbis labi aug. Viņam vajag saknēm siltumu. Kāda ir vispazīstamākā ķirbju šķirne? Nu, to pat nevar pateikt. Tur kādas 20, 30 ir tādas, ko ļoti labi pazīst. Jo tāda viena šķirne jau vairs nav. Agrāk var būt, domāju, kad ir, bet tādas nav. Un kā garšo ķirbis? Katrs ķirbis savādāk. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs ir savā vietā audzis, kaut vai pa rajoniem. Un Latgalē būs savādāk garš, Kurzemē būs savādāk, jo zemes sastāvs ir dažāds. Un pat kompostā audzēts ķirbis garšos savādāk. Un vienkārši tāpat zemē iestādīt, viņš atkal garšos savādāk. Es skatos, ka es nesaprotu, ka daži ķirbi var būt pat saldi. Jā. Un kāpēc es esmu dzirdējis, ka ķirbju audzētāji saka, ka vajag aiziet ar to ķirbi aprunāties, ka viņš aug? Dabiski viņu paglaudīt. Tāpat kā ne tikai ar ķirbi, ar rozi. Katru rītu rožu saimnieks aprunājas rozi. Un it kā rozi pilnīgi atbild un jūt, kad pa viņu rūpējas. Tāpat arī ar ķirbi. Ķirbim tas pats, viņš ļoti jūtīgs ir. Ar visiem tā. Vai sulā var visu ķirbi spiest vai tikai to mīkstumu? Mīzu nav ieteicams, jo viņa garš mainās. Pats tas mīkstums un tā sula jau ir. Jā, tas ir. Kā pareizi jākautē ķirbi sēklas? Ķirbi sēklas vislabāk jau būtu izņemt no un uzlikt uz avīzes, izklāt. Un tad viņas apžūst, un tad viņas no avīzes jāizklāj uz cietu papīru. Jā. Un viņas pašas smuki noliek saulītē. Bet cik ilgi viņa žūst? Kad viņa ir izžuvusi? Kā to var zināt? To redz, ka viņi sāk čaukstēt. Ka čau? Jā, tad viņas, kad tā pamais ar roku pabrauc, tad jau viņas pilnīgi jūt, ka viņas jau ir. Un mēs arī tā ķirbju žāvējam no sēklas. Jā. Mums arī šogad nav tāda raža ar ķirbjiem. Ot variet uzfilmēt divas mums ir pilnīgi jaunas šķirnes, vai ne? Tāds īpatnējs. Kur viņas ir? Patreiz. Redziet, šitais ķirbis, vai ne? Ir pilnīgi jauna šķirne. Smags ir. Jā. Redziet, kāda bumba. Tā neceļot, viņš ir ļoti smags. Neaiztiek ar pašas. Redziet, kāds viņš ir īpatnējs. Esiet kādreiz redzējuši. Un kurš tādu šķirni izveidoja?
Vot šeit selekcionāri ir no Rūjienas puses. Un viņi labprāt nogriež šeit to kātu gali nost, vai ne, un izņem ar speciālu karotu to mīkstumu un lej vīnu un pasniedz ekskluzīvi. Vai tad no ķirbiem taisa vīnu arī? Taisīt, bet ļoti maz. Bet šī viņi izmanto kā trauku speciāli priekš vīnu. Labu vīnu, vai ne, un pasniedz šādā traukā. Var arī šitā nogriezt un tā izgriezt tādu trauku? Nē, zupai. Viņi nogriež apmēram tik tālu. Lai būtu kā pudele. Jā, viņi būtu kā vīna pudele. Vīna trauks. Un kur vēl ir jauna šķirba? Vēl viens ir ļoti... Kas tas garais ir? Tā ir lagenārija. Tāds šķirba paveids. Viņi ir milzīgi garvi un tāda smuka. Varēs uzbildēt meiteni ar šo. Paņemsim, pieliksim tev blakus šo.